Šādu video es filmēju arī pagājušajā gadu, un man šogad arī kaut kā gribējās nofilmēt, jo es šogad atklāju diezgan daudz jaunus produktus, ka īstenībā sanāk pilns sejas grims. Es runāšu tikai par kosmētikas produktiem, starp citu. Jā, šajā video es uzkrāsošos ar saviem 2023. gada kosmētikas favorītiem. Šie produkti ir tie, kurus es personīgi pagājušajā gadā atklāju. Daudzi produkti jau sen ir tirgošanā, bet es kaut kā tikai pagājušajā gadā izmēģināju, tāpēc, jā, nedomājiet, ka šie visi ir kaut kādi jaunie produkti, šie ir vienkārši jauni produkti priekš manis, kas bija pagājušajā gadā. Es esmu atspraudusi čolku, mēs varam sākt. Sāksim ar sejas sagatavošanu, protams, ka mans pagājušā gada mīļākais krēms, ko uzklāt pirms kosmētikas, noteikti ir šis It Cosmetics Confidence in a Cream krēms. Šis krēms ir... Es jums saku, vispār lielākā daļa no šajiem produktiem ir dāvināti, lai man nebūtu visu laiku jāraksta reklāma uz katrā produkta. Es vienkārši jums pateikšu, kuri produkti ir dāvināti un kuri nav dāvināti. Bet ja šie produkti ir tikuši šajā video, tas nozīmē, ka man viņi patīk, ja, un šī nav tā kā apmaksāta reklāmā. Bet es tāpat pateikšu, kas ir dāvināts. Šis produkts ir dāvināts no Douglas. Jā, man bija tāda veiksme šo produktu izmēģināt, un es vienkārši dievinu. Šis krēms ir tāds diezgan biezas konsistences, un es uzklāju pašā sākumā, un tad es uzklāšu acu grimu, lai tā kā šis krēms paspēja iesūkties ādā. Jums ir noteikti jāļauj krēmam iesūkties ādā, pirms jūs uzklājat tonālo krēmu vai jebko citu, ko jūs uzklājat uz sejas. Šis krēms ir tādas biezas konsistences, ļoti mitrinošs, un kas man vislabāk šajā krēmā patīk, ir tas, ka šis krēms nenormāli labi sadarbojas ar kosmētiku, tā kā jebkāds produkts, ko es esmu likusi uz savas sejas, vienmēr uzklājās tik labi kopā ar šo krēmu, jo jūs zināt, ka daudzi krēmi tā kā ir krēmi, kuri nesadarbojas labi ar tonālajiem, un jā, jūs zināt, ka ir tādi krēmi, bet šis tik labi sadarbojas un āda vienkārši tik laba paliek. Viena no īpašībām produkta aprakstā bija, ka jūs varat uzklāt šo krēmu pirms kosmētikas uzklāšanas, jo šis krēms labi sadarbojas ar kosmētiku, bet šiem krēmam vispār ir ļoti daudz citu plusu, jo šo krēmu var lietot arī tā kā parastu krēmu, nevis tieši pirms kosmētikas uzklāšanas. Šis krēms vienkārši ir ļoti dārgs, tāpēc es tā kā esmu atvēlējusi tikai kosmētikas uzklāšanai. Šis ir visiem ādas tipiem, bet tieši tā kā vecākiem cilvēkiem, jo šiem krēmam ir anti-aging īpašības. Vispār šiem krēmam ir ļoti labs apraksts, ko jūs varat izlasīt Douglasā. Es tagad nestāstīšu to visu romānu, bet katrā ziņā pirms kosmētikas uzklāšanas es dievinu. Tālāk uzacis. Vispār es tagad skatījos uz savām uzacīm, un es saprotu, ka es neesmu raustījusi uzacis kādu laiciņu. Jo man te pa vidu pat ir matiņi, kurus prasītos izraustīt, bet es nevarēju atrast tagad ātrumā pinceti, tā kā pilnībā vienalga, jo man ir ierobežots laiks, lai nofilmētu šo video, tā kā neņemiet vērā manas uzacis, jā. Runājot par uzacu produktiem, tā kā man baigi nepatīk krāsot uzacis, tāpēc es parasti nemaz netestēju tik daudz uzacu produktus, tāpēc parasti man nav baigi ko pastāstīt par uzacīm, bet ir divi produkti, kuri man šogad nenormāli iepatikās. Viens ir šis Anastasia Beverly Hills uzacu vasks līme. Šis produkts ir dāvināts no Douglas, nenormāli patīk, tiešām notur uzacis vietā riktīgi labi, ļoti viegli strādāt un tiešām ļoti patīk šis produkts. Bet šodien es uzklāšu šo produktu, tāpēc, ka šajam produktam klāt ir krāsiņa, un tā kā es neatklāju nevienu jaunu uzacu zīmuli, tāpēc man vajadzēja kaut ko ar krāsiņu. Šis ir NYX Cosmetics The Brow Glue, šis arī ir dāvināts produkts.
Man šķiet no Douglas, jā, šo man Douglas uzdāvināja. Šī ir uzacu līme ar krāsiņu, tā kā tā parastā uzacu līme NYX Cosmetics man riktīgi patika, tāpēc šī man arī riktīgi patīk, tā kā strādā arī riktīgi labi, bet plus, ka šajam produktam klāt ir krāsiņa, tāpēc uzacis arī nedaudz tā ietonējas, bet tajā pašā laikā arī nostiprinās. Un šis produkts tiešām ļoti labi notur uzacis vietā un ir arī viegli izmantot, tā kā jā, šis produkts man riktīgi patīk. Bet man arī ir tādas diezgan paklausīgas uzacis, tāpēc ar šīm uzacīm tāpat jau ir viegli strādāt. Vienkārši man nepatīk manu uzacu formā. Uzacis ir gatavas. Tagad krāsošu acis, uzklāšu nedaudz konsīlera. Jā, vispār šogad es kaut kā sāku vairāk uz acīm likt konsīleri, nevis acu bāzi. Es nezinu, kopš tā momenta, kad izpirka to manu mīļāko acu bāzi un bija grūti dabūt, es kaut kā sāku lietot vienkārši konsīleri, un tagad es nemaz neesmu skatījusies, vai to bāzi var nopirkt, gan jau, ka tagad var, bet es nezinu, man kaut kā jau pieradu pie konsīlera. Protams, var just atšķirību starp konsīleri un to acu bāzi, jo tā acu bāze daudz labāk noturēja acu vietā un acu tā kā nesagāja tajās svītriņās, jo citreiz es ievēroju, ka tā kā spīdumiņi ir sagājuši iekšā, bet es tā kā paberzēju pirkstu un vienkārši eju tālāk un vienalga. Vispār, par ko es nemaz nepadomāju, ka es vakar uzliku paštonējošo, bet visi šie produkti nav mani paštonējošā toņi. Es runāju par tonālu un konsīleri, tāpēc tas nebija gudrs gājiens no manas puses, bet ignorēsim to, ka man tā kā šie produkti nedara uz mana ādas toņa, jo šie toņi der tā kā tad, kad man nav paštonējošais uzlikts, bet īstenībā kamerā nemaz neizskatās, ka es esmu tik brūna. Vairāk dzīvē, bet tā kā jā, uz to mēs arī pievērsim acis, tāpat kā uz manām uzacīm. Acu palete gan man bija viena mīļākā, un šī acu palete ierindojas stabilā pirmajā vietā. Es tiešām visu laiku izmantoju šo paleti, un es nenormāli dievinu šo paleti. Nav arī nekāds pārsteigums, jo pirmajā vietā man noteikti būs Huda Beauty Empowered acu palete. Šī palete ir dievīga. Šo paleti man uzdāvināja Douglas. Jūs paskatāties pirmkārt uz tajiem toņiem vienkārši. Tā kā es teicu iepriekš, ka man ir tāds diezgan ierobežots laiks šī video filmēšanai, tāpēc es nekrāsošu neko tādu baigi sarežģītu, tā kā es pat nezinu, ko lai krāso. Vienkārši tā nedaudz ietonēšu acis plakstiņu un uzklāšu spīdumiņus, un tas ir arī viss. Pēc šie acu palete man ir tik ļoti mīļa, tāpēc, ka acuēnas pludinās tik nenormāli viegli, vienkārši kā sviests nopietni, un arī toņi ir ļoti pigmentēti, un tie spīdumi vispār tā kā acis pilnībā mirdz no tajiem spīdumiem. Ja tev gribās patērēt vairāk naudas acuēnu paletei, noteikti iesaku Huda Beauty acuēnu paletes, jo šīs paletes ne par velti ir tik iecienītas un populāras. Tā es uzklāju tādu ātro 5 minūšu grimu, nekas īpašs, bet jūs paskatāties uz tajiem spīdumiem. Es vienkārši dievinu. Un kas man riktīgi patīk, ka tajiem spīdumiem nevajag nekādu īpašu bāzi, lai tie izceltos, jo tā formula ir tāda citādāka. Tā formula ir tāda mīksta, tā kā to var just, kad iebāž pirkstu tajā acuēnā, un tad tas produkts tā kā tik labi uzklājās un uzreiz ir tik pigmentēts bez nekādas piepūles, un jūs paši redziet manas acis. Tad tālāk mēs varam turpināt ar sejas grimu. Primeriem man nebija tā kā īsti kāda jauna produkta, ko es būtu atklājusi, bet man ir šis produkts, kuru es uzklāju kā primeri. Šis ir Catrice Soft Glam Filter Fluid, kas ir
tā kā primeris vai kā tonālais izgaismotājs tāds tā kā izgaismojošs tonālais, es teiktu, bet ar ļoti vāju sedzamību, bet es personīgi šo produktu uzklāju kā primeri, lai iegūtu tādu izgaismojošu grimu. Kad uzklāju šo produktu zem tonālā, tad arī ir tāda nedaudz lielāka sedzamība, jo šajam produktam ir jau pašam par sevi tāda sedzamība neliela, un tad, kad uzklāju tonālo pa virsu, tad ir vēl labāk. Bet es šo produktu uzklāju kā primeri tikai dēļ tā spīduma, kuros jums tūlīt parādīšu. Starp citu, man ir tonis 020 Light Medium. Izpludināšu ar otiņu, kas ir Morphe X seriāla otiņa. Starp citu, tās otiņas arī ir manas noteikti pagājušā gada favorītes. Es vienkārši mīlu tās otiņas. Tik žēl, ka es nevarēju nopirkt pilno sejas komplektu, tā kā kopā ar acotiņām, jo es nopirku tā kā tikai 5 otiņas, sejas otiņas, jo Douglasā nevarēja nopirkt pilno komplektu, jā, viņiem nebija, diemžēl. Nu, jūs redzat, es nevaru. Šis produkts iedod tik skaistu spīdumu, bet it kā jau jūs varat uzklāt šo produktu pašu par sevi un nesāt, uzklājot tā kā nedaudz konsīleri un bronzeri un viss. Bet man personīgi šis produkts kā tonālais ir par spīdīgu, tāpēc, ka, nu, jūs redzat, kāds spīdums ir šajam produktam, tāpēc man labāk patīk uzklāt vēl pa virsu tonālo. Šis produkts ir dāvināts, šo man Katrīs uzdāvināja, bet šo produktu es noteikti pirkšu pati. Labi, visus produktus es noteikti pati vēl pirkšu, bet es nezinu, vai es vēl kādreiz atradīšu tik pa tādu cenu, tik labu produktu, kurš šādi strādā, es tiešām nezinu. Tad tālāk tonālais krēms. Vispār, man tā besīga, es vakar uzliku to paštonējošo, tāpēc, ka mans pagājušā gada vismīļākais tonālais ir šis Dior Forever Skin Glow tonālais krēms, bet šis tonālais ir manā tā kā īstajā ādas krāsā. Bet man tagad ir paštonējošies, tāpēc šis tonis man nederēs, tāpēc man besi ārā, ka es nevarēšu uzklāt šo produktu. Bet man ir vēl 2 tonālie krēmi, kurus es gribu izcelt, kuri arī man nenormāli pagājušā gada iepatikās un kurus es arī pati izmantoju. Nākošais noteikti mans viens no mīļākajiem ir šis Maybelline Superstay 24 stundu Skin Tint. Ak, Dievs, šo tonālo es tik daudz lietoju. Tas ir vislētākais tonālais, kurš tā kā no pagājušā gada man visvairāk patīk. Tāpēc, jā, šo tonālo es iztērēju jau 2 pudelītes un būs vēl daudz pudelīšu. Šis ir reāli tik nenormāli labs tonālais, jo šiem tonālajiem ir klāts spīdums, ir sedzamība un vienkārši tas finišs ir labs, noturība ir laba, tā kā tiešām šis tonālais ir rīktīgi labs. Un tad, ko es nesen atklāju, kas man nenormāli patīk, ir šis Douglas Augmenting Serum Foundation. Šis ir tāds cenu ziņā pa vidu starp šajiem abiem diviem. Šis tonālais krēms man šķiet vairāk būs sausai normālai ādai, jo cik es atceros, šis tonālais bija tāds diezgan mitrinošs, bet kas man šajā tonālajā ļoti patīk ir finišs. Tā kā izskatās āda nenormāli skaisti. Šo es noteikti iesaku izmēģināt, ja tu meklē kaut ko tādu pa vidu cenu ziņā, tā kā ne īsti drugstore, bet arī ne īsti high-end produktus, tā kā kaut ko pa vidu, tad šis būs riktīgi labs. Bet šis tonālais krēms arī, kā redziet, ir riktīgi gaišs, un vienīgā opcija man paliek šis Maybelline. Bet arī par šo Maybelline es nezinu, vai man būs tik tumšs, jo man vienkārši ir viens paštonējošā tonālais, bet to es jau atklāju sen, tāpēc es nevaru to tonālo tagad pieminēt. Tāpēc es vienkārši ceru, ka šis 6. tonis man derēs. Labi, šis tonis noteikti ir gaišāks, bet šis tonis noteikti ir visstumšākais, kāds ir starp šajiem visiem tonālajiem, tāpēc
Varbūt vienkārši uzklāšu vairāk bronzerīti. Bet šo produktu es jau vairākas reizes reklamēju savā Instagramā, TikTokā, tāpēc jūs visticamāk esat dzirdējuši par šo tonālo, un jūs jau visu zināt par šo tonālo. Bet jā, šie visi produkti ir dāvināti. Dior un Douglas produkts ir dāvināts no Douglas, un Maybelline ir no Maybelline. Ārprāts, kā es dievinu šo tonālo. Tas vienkārši nav vārdos aprakstāms. Bet es vispār nepastāstīju par šo Dior tonālo krēmu, kas īstenībā ir mans pagājušā gada vismīļākais tonālais krēms. Šis tonālais krēms ir dārgs, tā kā Dior. Jūs saprotiet cenu. Tāpēc šis ir tāds kā mans svētku tonālais krēms, tā kā īpašo gadījumu tonālais krēms, jo es tagad tiešām taupu šo tonālo. Šis tonālais ir vienkārši nenormāli labs. Ja jūs meklējat kaut ko no dārgā gala, es nenormāli iesaku šo, bet šis tonālais krēms ir paredzēts sausai, normālai ādai, jo šis tonālais ir mitrinošs, taukaina āda un kombinētā āda var neskatīties uz šo tonālo krēmu, jo jums būs pārāk mitrinošs. Bet, jā, finish ir tik skaists, tā kā ļoti mirdzoša āda paliek un vispār kā āda izskatās, kā uzklājās, tā kā tiešām man nenormāli patīk šis tonālais krēms. Concealeris. Concealeris arī ir dāvināts produkts no Douglas. Šis ir Dior Forever Skin Correct concealeris. Šo concealeri es nemaz tā netaupu un diezgan bieži izmantoju, tāpēc, ka šis concealeris ir nenormāli sedzošs, tā kā tiešām augstas sedzamības un vajag uzklāt tiešām maz, lai būtu tā kā tas efekts. Un finish ir ļoti skaists, tā kā tiešām ļoti skaisti izskatās zemacu zona ar šo concealeri. Vispār, kāpēc es tagad neko nedaru un runāju, tāpēc, ka es gaidu, kad šis produkts nedaudz pažūs un tad es sākšu pludināt. Tāpēc, jā, es tagad 1 minūti pasēdēšu. Tā, es papludināju un jūs redziet, cik labi izskatās. Tā kā šis concealeris izgaismo acis apakšu, nosedz visu un izskatās tik labi. Tiešām var just, ka tu esi samaksājis daudz naudas šajā produktā, tā kā tiešām var just to luxury sajūtu. Tāds tālāk, krēmveida bronzeris. Es nespēju noticēt, ka es esmu atradusi vēl vienu rīktīgi labu krēmveida bronzeri no drugstore firmām, jo man tas Maybelline bronzeris tā kā tiešām bija nenormāli mīļš un nenormāli lietots, bet es atradu no Catrice tik labu krēmveida bronzeri. Šis ir no Catrice Cosmetics Melted Sun krēmveida bronzeris, kas šis ir par toni. Šis ir tonis 020 Beach Babe. Šis bronzeris ir reāli riktīgi labs. Es jums saku, šo produktu es uzklāju ar rotiņu. Šādi iemērts un nedaudz produktā un uzklāju uz sejas. Šis produkts nenormāli labi pludinās, kas, protams, ir ļoti svarīgi krēmveida bronzeros un arī izskatās vienkārši riktīgi labi, bet man pats galvenais ir, lai tā kā riktīgi labi pludinās un pludinās riktīgi labi, tāpēc man riktīgi patīk. Tā kā man ir paštonējošais, šis tonis īsti neder, tā kā jūs redziet, tiešām vajag uzklāt daudz produkta, lai jūs redzētu šo toni. Tas ir tāpēc, ka man ir tumšāka āda kā parasti. Jā, bet, ka uzklāja vairāk, tad šo toni var pamanīt. Vienkārši šis process ir nedaudz ātrāks, tad, kad man ir gaišāks tonālais krēms. Un arī tonis ir tāds riktīgi labs, nav tāds oranžīgs, bet tāds bronzīgs, tāds labi bronzīgs. Jūs saprotat manu valodu, es domāju. Krēmveida vaigu sārtums. Šī gan būs tāda dārgāks ieteikums. Šis produkts ir no Stila, un šis vispār ir tā kā gan lūpu, gan vaigu krēms, tā kā tu vari uzklāt arī uz lūpām, bet šeit jebkuru vaigu sārtumu vari uzklāt uz lūpām. Vispār es par šo produktu jau esmu YouTubā runājusi, es to ļoti labi atceros, un
Te nu es esmu atkal runājot par šo produktu. Kāpēc man šis produkts patīk? Jo šis produkts tik labi pludinās. Es jums saku, bez nekādas piepūles. Un tas tonis ir tik skaists vispār. Šis tonis ir Lilium. Es uzklāju šo produktu ar otiņu, kas ir vispār Douglas tonālā otiņa, bet es nenormāli dievinu šo otiņu tieši vaigu sārtumam. Diezgan interesanti izvēle, bet tiešām šī otiņa labi pludina vaigu sārtumu, un tāpēc es izmantoju. Šis produkts tik viegli pludinās. Pigments ir tieši kā man patīk. Tā kā tu vari kontrolēt to pigmentu, uzklājot mazāk un iegūt tādu maigu, un tad tu vari uzklāt arī vairāk un iegūt tā kā rītīgi spilgtu. Vēl viens tāds vaigu sārtums, kurš man nenormāli patīk, bet es īsti nezinu, vai šo var nosaukt kā vaigu sārtumu, bet it kā jā, it kā nē. Ja tev patīk tādi maigi vaigu sārtumi, tad šo varēs nosaukt kā vaigu sārtumu, ja nē, tad nevarēs. Šis ir no Catrice Cheek Lighter, kas ir tā kā rozā izgaismotājs, bet, ja tev patīk maigi vaigu sārtumi, tad tu šo vari izmantot arī kā vaigu sārtumu. Nenormāli skaisti spīd un tāds neliels vaigu sārtuma pieskāriens. Uz ādas izskatās riktīgi skaisti, tā kā ir tas rozā tonītis un arī tas izgaismojošais efekts, un tiešām nenormāli skaisti izskatās uz ādas. Šis produkts vispār ir dāvināts, bet es nopirku jau vēl vienu, lai vienkārši man stāv rezervē, tāpēc, ka šis produkts ir limitētās kolekcijas. Tas nozīmē ierobežotā daudzumā, tāpēc es nopirku vēl vienu, lai vienkārši man nākotnē ir vēl šis produkts, jo man ļoti patīk tas Charlotte Tilbury produkts, bet viņš ir ļoti dārgs, tāpēc es nopirku šo. Bet šis produkts nedaudz atšķirās no tā Charlotte Tilbury, jo tas ir vaigu sārtums, izgaismojuši, tas ir vaigu sārtums, tāpēc, ka tājiem ir vairāk pigmenta, un tiešām tu vari just to vaigu sārtumu, bet šiem nevar tik ļoti just to vaigu sārtumu. Un vispār šis arī, es neatceros, vai es to pateicu, bet šis arī ir dāvināts produkts no Douglas. Tad tālāk izgaismotājs. Vispār visi šie produkti man ir krēmveida. Es saku, es kaut kā nenormāli esmu iemīlējusi krēmveida produktus, jo grims uzreiz izskatās tik labi. Izgaismotājiem man ir divas opcijas. Par šo parunāšu vēlāk, jo šo es uzklāšu, bet viens no maniem favorītiem noteikti ir šis Stila izgaismotājs Tony Kitten. Šis kādreiz bija nenormāli populārs izgaismotājs. Un noteikti ar iemeslu es jums varu pateikt, jo šo izgaismotāju redzēs visi 10 km radiusā uz taviem vaigiem. Redzat, kā spīd šis produkts, tiešām nenormāli skaisti izskatās uz ādas, bet šis produkts būs vairāk cilvēkiem, kuriem patīk tiešām tādi redzami izgaismotāji. Ja tev patīk tādi maigi, šis nebūs tev, jo šo redzēs visi. Un šis arī ir dāvināts produkts no Douglas. Produkts, ko es uzklāšu šodien, ir lētāka versija no Catrice izgaismotājs. Arī šis ir Cheek Lighter. Tonī kaut kādā tonī, tādā gaišā tonī. Es nezinu, kas tas pa toni. Bet šis izgaismotājs tik skaisti mirdz, bet man patīk šo izgaismotāju uzklāt ar pirkstiem. Un tad kaut kā es labāk kontrolēju šo produktu, bet šis produkts iedod tik nenormāli skaistu spīdumu. Tā, man īstenībā nav nekāda jauna pūdera. Pagājušajā gadā nav nekāda jauna favorīta. Es vēl joprojām izmantoju to Fit Me pūderi. Un, jā, tāpēc es, protams, šo soli nevaru izlaist, tāpēc, ka man vajag nostiprināt grimu, bet es vienkārši nerādīšu, tāpēc, ka tas nav
jaunatklājums. Es jau vairākus gadus izmantoju to produktu. Jā, es uzklāšu pūderi, nedaudz pūdera bronzeri, jo tas arī vēl joprojām ir tas City bronzer. Nav man nekāda jaunā pūdera veida bronzera, ko es būtu atklājusi. Jā, un tad es būšu atpakaļ. Tā, nu es pavisam nedaudz pa virsu uzliku to stila izgaismotāju uz vaigiem. Ko man prasījās bišķiņu vēl izgaismotāju. Vispār, šo produktu es arī gribēju izstāstīt, bet es pavisam aizmirsu par to soli, jo šis produkts bija jāuzklāja pirms kosmētikas uzklāšanas, bet es kaut kā pavisam aizmirsu. Jā, šie ir mani 2 favorīti. Vispār, šis produkts man tūlīt beigsies, tā kā jūs paskatāties, cik maz šeit ir. Es tikai tagad pamanīju. Es nezinu, kāpēc man likās, ka man vēl puse ir, bet jau ir mazākā puse. Diemžēl, bet šis MAC Fix-It Magic Radiance sprejs ir nenormāli labs, bet šis nav kā fiksācijas sprejs, šis ir tāds kā mitrinošs sprejs, kurš iedod kosmētikai, kurš iedod tādu mirdzumu sejai. Ļoti forši ir izmantot pirms kosmētikas uzklāšanas, lai mitrinātu arī ādu, jo šis ir tāds kā mitrinošs sprejs arī, un tur viss kaut kādas labas lietas iekšā, C vitamīns tā kā ādai. Kā arī šo produktu var izmantot arī pēc kosmētikas uzklāšanas, lai iegūtu vēl lielāku spīdumu. Tā kā, ja jūs meklējat produktu, kurš jums iedos tādu mirdzošu grimu, šis jums vajag šo es pati pirku. Un tad fiksācijas sprejs ir šis Anastasia Beverly Hills Dewy Set. Man patīk šis produkts, tāpēc, ka šis arī iedod mirdzumu. Es kaut kā šos produktus kopā nelietoju, jo tad ir pārāk mirdzoši un mitrinoši. Tā kā jūs izvēlaties, kuru jums labāk, bet šis padara kosmētiku ļoti skaistu. Tā kā vispār fiksācijas spreji padara kosmētiku tik skaistu, un es nevaru vienkārši nekad izlaist šo soli, tāpēc, ka tā kā fiksācijas sprejs visu man šķiet sakausē kopā, un ar šo produktu to ļoti labi var izjust, jo grims tā kā saplūst viss kopā un izskatās vienkārši tik labi, un arī šis iedod tādu mirdzumiņu, kas arī ir riktīgi labi. Tā kā jā, man ļoti pagājuši gadu patika šis sprejs, kā jau jūs redzat, cik šeit ir maz. Jā, pirms lietošanas sakratu un tā normāli uzsnidzinu. Cenšos baigi daudz nepūst uz acīm, jo acīm baigi nevajag šo produktu. Jā, un tad es nedaudz pavēdinu. Es jums saku, pēc šī soļa grims izskatās uzreiz 10 reizes labāk. Es nezinu, kas ir ar fiksācijas spreju, bet es tā dievinu šo soli. Ja tu neizmanto fiksācijas spreju, kāpēc? Kāpēc? Es tā gribētu jums parādīt šo grimu dzīvē, tā kā tiešām cik perfekti izskatās mana āda. Ja jūs redzētu šo grimu dzīvē, tad jūs noteikti uzreiz nopirktu fiksācijas spreju, jo es jums reāli saku, man tiešām ļoti patīk šis produkts. Tad palika pēdējie 2 soļi, skropstas un lūpas. Sāksim ar skropstu tušu. Es nevaru, diemžēl, atliekt skropstas savas taisnās, jo mans skropstu atliecējs saplīsa, un jā. Bet man noteikti vajadzētu atliekt, tāpēc, ka man ir taisnas skropstas, bet, neko padarīs. Bet mana mīļākā pagājušā gada jaunatklātā favorīte ir šī Clinique High Impact High Full Volume Mascara Volume Total. Tik garš nosaukums, bet šī ir vienkārši no Clinique, ļoti unikāls iepakojums, tāpēc jūs noteikti atpazīsiet šo skropstu tušu. Šis ir dāvināts produkts no Douglas. Ikdienā es vēl joprojām visu laiku izmantoju Sky High skropstu tušu, kurā arī ir mana favorīta, bet vienkārši tas nav jaunatklāts produkts, tāpēc jā, bet šis ir jaunatklāts, un man rīktīgi patīk šī skropstu tušā. Un vispār tā baigi nepatīk runāt par skropstu tušām, jo man ir mazas skropstiņas, un tā kā
es nezinu, baigi, šis nav mans mīļākais solis katrā ziņā, skropstuša, jo, ja ir īsas skropstas, tur neko nevar padarīt, un, jā. Bet kas man patīk šajā skropstušā, ka vienkārši var redzēt manas skropstas, tas man patīk, jo, tā kā apjoms ir skaists un vienkārši izskatās riktīgi smuki un es baigi neko nevaru pateikt, bet šī skropstuša ir tāda diezgan padārga, to gan es jums varu pateikt. Pēdējais solis lūpas. Mans pagājušā gada favorīts noteikti ir šis lūpu zīmulis. Šo es pati pirku un es noteikti šo lūpu zīmuli pirkšu vēl, tāpēc, ka es dievinu šo lūpu zīmuli. Visvairāk jau dēļ toņa, jo šis tonis ir vienkārši perfekts man, tā kā es dievinu šo toni. Šis ir no Essence 8 stundu mate Comfort Liner, lip liner, tonī, kaut kas bija ar Cinnamon Spice. Es dievinu šo toni. Pirmkārt, šis lūpu zīmulis ir tik lēts. Tik lēts! Un tas tonis ir tik skaists. Šis lūpu zīmulis pats par sevi ir riktīgi labs, tā kā tāds krēmīgs, bet tajā pašā laikā ir viegli uzklāt, jo tas aplikātoriņš ir tāds, jo tas zīmulītis ir tāds maziņš, bet galvenokārt man šis lūpu zīmulis patīk dēļ toņa. Šis lūpu zīmulis maksā tik lēti, kas arī man ļoti patīk, tāpēc jā, es nenormāli iesaku šo lūpu zīmuli šajā tonī. Šo es vispār atradu no TikToka, kur bija kaut kāds lūpu kombo parādīts, un man riktīgi patīk, ka tas lūpu zīmulis, domāju, no Essences, tāpēc jā, es uzreiz aizskrēju uz draugām, nopirku, un jā, viss mans mīļākais lūpu zīmulis, es teikšu uz ļoti ilgu laiku, jo es nezinu, vai es atradīšu kādu labāku lūpu zīmuli, bet tādu naudu noteikti nē. Lūpām ir lūpu spīdums, jo kā tas savādāk, bet vispār šī ir tā kā lūpaļa, bet, es vienkārši uzklāju kā lūpu spīdumu. Jā, šī ir NYX Cosmetics Fat Oil. Ļoti patīk šīs lūpu eļas. Tiešām tas aplikators ir riktīgi smuks. Tie toņi ir riktīgi skaisti, tā kā riktīgi dievinu. Tagad uz ātru roku kaut kādu toni paķēru, bet mans vismīļākais ir tas brūnīgais tonis. Tas nevarēju nekur viņu atrast, man šķiet, es esmu kaut kādā somiņā ielikusi vai kaut kādā kurtkā. Jā, tāpēc es nevaru atrast to savu mīļāko toni, bet šis arī tāds diezgan smuks. Tā nu šāds sanāca gala rezultāts. Grims ar maniem 2023. Gada favorītiem. Ai, jūs redzat šo? Bet nenormāli patīk rezultāts, bet tas ir loģiski, jo es izmantoju visus produktus, kuri man nenormāli patīk un kurus es pagājuši gadu ļoti daudz izmantoju, es saku, sejas grims ir vienkārši perfekts. Man ir normālas ādas tips, ja jums interesē. Nenormāli iesaku šos visus produktus, ja tu tieši meklē kaut ko jaunu gribi pamēģināt, vai tu vienkārši meklē, piemēram, tur, nezinu, jaunu krēmveida bronzeri, kaut ko labāku, kas tev ir, vai jebkādu citu produktu. Uzlikšu arī tūplānā video, lai jūs labāk redziet šo grimu tuvumā, jo es zinu, ka jūs pa šādu gabalu neredzat tik labi, jo tagad šādi skatoties izskatās loģiski, ka labi, bet kā izskatās tuvumā, varu pateikt, ka tikpat labi. Žēl, ka jūs neredzat šo grimu tā kā dzīvē, lai jūs tiešām redzētu, cik perfekti izskatās mana āda, bet es domāju, ka ar šo objektīvu es diezgan labi varēšu arī parādīt, kā izskatās dzīvē. Bet jā, tas ir arī viss šajam video. Tiksimies nākošajā, kurš es nezinu, kad būs. Noteikti sekojiet man Instagramā storijiem, lai uzzinātu vairāk informācijas, jo jā, šogad es
tik ļoti vairs nekoncentrēšos uz YouTube, un es domāju, ka es nepublicēšu vairs netik bieži. Tāpēc, ka man vajadzēja atbrīvot laiku, jo es uzsākšu kaut ko jaunu, man vairs nebūs tik daudz laika, lai filmētu video, jo, kā jau jūs ziniet, YouTube nav mans naudas pelnīšanas avots, šis ir vienkārši tāds kā hobijs, ko es daru sava prieka pēc, bet mans prieks neapmaksās neko, ko es gribu. Tāpēc, jā, es diemžēl šogad publicēšu mazāk, bet es centīšos ik pa laikam kaut ko nofilmēt, varbūt kādu haulu, vai man vienkārši ienāks prātā kāda ideja, ko nofilmēt ik pa laikam. Tāpēc, jā, tiksimies nākošajā video.